Pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā. Pieturzīmes Latvijā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes? Meklēsim tās kopā podkāstā Latvijas pieturzīmes. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Labdien! Turpinām sarunas par un ap latviešu valodu un latvisko ar iedvesmojošiem un zinošiem viesiem. Mans vārds ir Aiga Veckalne, un šodien es runāšu ar valodnieci, tulkotāju, vairāk publikāciju autori, Latvijas Universitātes pasniedzēju, docenti Nadeždu Kopolovicu. Esam pazīstams jau no gadsimtu mijas, kad abas satikāmies apmaiņas programmas laikā Čehijā, studējot Prāgas Kārļa Universitātē. Labdien, Naģa! Sveika, Aiga! Izstāsti, kāpēc tu savulaik sāki studēt čehu valodu? Man liekas, ka tā bija vienkārši tā kaut kāda nejauša sakritība, faktu sakritība. Vienkārši bija tā, ka tajā gada piedāvāja mācīties vai poļu valodu vai čehu valodu, un līdz ar to, ka mans vectēvs ir polis, un es tā kā poliski diezgan labi saprotu, tad man tā laika bija interesantāk un liekas kaut kā noderīgāk iemācīties no nulles kādu citu valodu, un tādēļ es izvēlējos čehu valodu. Es tā laika vispār neko par šo valodu nebiju zinājusi, nebiju dzirdējusi, un tā bija pilnīgi sveša man valoda. Piemēram, manā dzīvē tā arī bija sava veida tāda liktenīga nejaušība. Un interesanti, ka tā čehu valoda man pēc tam kļuva par tādu pagriezienu dzīvē, jo pateicoties tā, es sāku strādāt tulkošanas birojā Skrivenek, ieguvu lieliskus draugus, tostarp tevi, satiku daudz brīnišķīgu cilvēku un iepazinu fantastisku kultūru. Ko čehu valodas zināšanas ir devušas tev, vai tev ir līdzīgi? Man ir līdzīgi, respektīvi, tiešām pirmais, kas ir, ka čehu valodā mani saista, piemēram, ar tevi, tas nozīmē, ka, un vēlāk arī ar citiem cilvēkiem, tas nozīmē, ka čehu valoda man ir devusi diezgan daudz draugus. Tādus tiešām nopietnus, un es ceru, ka uz visu mūžu. Tā ir pirmā lieta. Otra lieta, ka tiešām čehu valoda man ir devusi darbu, jo pirmais, ko esmu darījusi, tas bija pabeidzot bakalaura programmu. Es sāku mācīt čehu valodu privāti. Un tad, respektīvi, 2006. Gadā mani, piezvanīja no universitātes, teica, ka nav kā mācīt, ka bija atverts konkurss, un vienkārši es iesniedzu savus dokumentus, un kopš tā laika es strādāju universitāti par čehu valodas pasniedzēju. Man arī ļoti patīk braukt uz šo zemi, man ļoti patīk Prāga, man ļoti patīk Brno un visas tās citas Čehijas pilsētas, un tiešām tā kultūra, filmas, man ļoti patīk čehu filmas, kaut tas varētu būt, ka, ne visam, es zinu, ka ne visam patīk, bet man patīk tā klasika un grāmatas, un man liekas, ka Čehijas kultūra ir diezgan daudz, kas līdzīgs Latvijas kultūrai. Man liekas, ka čehiem un latviešiem ir daudz līdzīgu tādu kaut kādu rakstura iezīmju varbūt. Jā, piemēram. Piemēram, man liekas, ka humora izjūta ir diezgan līdzīga. Nevis diezgan līdzīga, bet es redzu kaut kādas tādas, tās sakrītības. Un man liekas, ka tieši dēļ tā, piemēram, šveika piedzīvojumi ir ļoti populāri Latvijā. Man dažkārt liekas, ka šveika piedzīvojumi Latvijā ir populārāki nekā Čehijā. Tiešām, jo paši čehi ļoti reti patiesībā ir lasījuši grāmatas par šveiku. Kas tev ir mīļākā grāmata vai mīļākais autors? Tieši čehu kultūrā. Man ļoti patīk Mihala Vīvēga romāni, man patīk ik pareizam palasīt Pavlovsku, un tā pēdējā laika kaut kā tā sanāca, ka bija Čapeka jubileja. Es agrāk lasīju Čapeku, bet tieši šobrīd viņš ir ļoti tāds laikmetīgs, un man liekas, ka tieši šobrīd mūsu, tagad, atkal kaut kādus grūtos laikos, viņa darbi ir diezgan noderīgi, tādi filozofiski, un man liekas, ka pieder pie šī laika arī. Tātad pēdējā laika vēl kaut kā Čapeks, jā. Un tie ir tulkot latviešu valodā vismaz daļa no Čapeka darbiem?
Čāpek bija ļoti daudz tulkots 60. un 70. gados, bet pēdējā laika nekādi jauni tulkojumi nav. Bet jā, viņš tā labi pārstāvēts latviešu valodā. Un kā tu teici, tev patīk Prāga, tev patīk Brno? Ir kāda īpaši mīļa vieta, kur tev patīk atgriezties? Ko tu ieteiktu citiem? Brno man ļoti patīk. Es nezinu, arī man liekas, ka Brno ir ļoti līdzīgs Rīgai, jo Prāga, es nezinu kāpēc, bet Prāga, kad es atbraucu, ļoti skaista pilsēta, liela, bet es vienmēr tur jūtos kaut kā drusciņ kā tāda svešiniece. Bet kad es esmu Brno, es nezinu, kāpēc es jūtos kā daļa no Brno. Tā ir mana kaut kāda spēka vieta vai kā teikt, nezinu, tā. Vai tev ir arī kāds īpaši tuvs vai mīļš vārds čehu valodā? Varbūt nevis vārds, bet man ļoti patīk, ka viņi, piemēram, sāka uz kaut ko neņemožnē. Ka viņam liekas, ka nevar kaut ko ar kaut ko citu savienot. Es atceros, ka savulaik es prasīju restorāna kaut ko samainīt vietam, teiksim, atnest man gaļu nevis ar rīsem, bet ar salātiem, un viņi man teica, neņemožnē. Tas vispār nav iespējams, kā jau var iedomāties. Un tas viesmīlis saka man stāstīt, ka masosa jīs rižī, ka gaļu jāied ar rīsiem. Es saku, bet es gribu ar salātiem. Un viņš man atkal tas nav iespējams. Un kaut kā tā. Cik labi, ka tu ieminējies, jo es, manuprāt, neesmu satikusi konservatīvāku attieksmi pret tradicionālajiem ēdieniem nekur citur. Tikai Čehijā. Pasarg Dievs paprasīt, piemēram, gaļas mērci nevis ar knēdeļiem, bet rīsiem. Jā, vai piemēram, karbonādas vietā arī palūk nevis kartupeļus, jā, bet rīsus vai salātus. Tas tiešām ļoti īpatnēji. Man atkal patīk, es vienmēr domāju par vārdiem, kas beidzas ar izskaņu dlo. Un čehvalodā ļoti daudz šo vārdu, ļoti īpatnēji tāds vārdu. Manuprāt, liekas tāds īpatnējs vārdarināšanas veids tieši fonētiski, tas dlo, dvihadlo vai citi vārdi. Tu esi arī nokārtojis, cik es zinu, čehu valodas eksāmenu Čehijā. Jā. Kas tas ir par eksāmenu? Ko tas dod? Tu zini, man neviens nekad nebija prasījis kādus dokumentus, ka es zinu čehu valodu. Tas bija drīzāk kā tāds pašapliecinājums. Es gribēju pati zināt, teiksim, kaut kā man gribēs pašai būt pārliecināti par to, ka es zinu čehu valodu. Man gribēs, lai man uz rokam kaut kas būtu, kas to apliecinātu. Un arī visu laiku man kaut kā tā ir, ka katrus laikam 2-3 gadus man ir tāda vēlme saņemt kaut ko, kas būtu apliecinājums tam, ka es sasniedzu kaut ko jaunu, jā, un šis eksāmens arī bija daļa no, teiksim, tādas kaut kādas savas gribas. Un šis eksāmens, tas ir tas, teiksim tā, man liekas, ka mūsdienu jau tas ir tas klasiskais eksāmens, kas ir saistīts ar tām kopīgām pamatnostādniem valodu apguvēji, tā kā tas ir klasiskais Eiropas Savienības eksāmens svešvalodai. Un es domāju, ka visi, kas ir nokārtojuši šo eksāmenu kāda cita valoda, tad viņi apmēram saprot, par ko ir runa. Un Latvijā diezgan daudz citu tautību cilvēku ir nokārtojusi arī līdzīgu eksāmenu latviešu valodā. Tā kā tas ir tas eiropeiskais klasiskais eksāmens. Saki, lūdzu, vai Latvijā tu minēji, ka tu pasniedz privātstundas čehu valodā? Vai ir daudz cilvēku, kuri vēlas mācīties čehu valodu Latvijā? Tu zini, vienmēr, man liekas, ka nebija neviena gada, kad nebūtu kāds cilvēks, kuram bija tā vēlme. Un, respektīvi, man arī bija tādas situācijas, ka man katru gadu bija arī jāteic kādiem cilvēkiem, jo man jau nebija iespējas, un šobrīd ir tā, ka es vispār jau nevaru paņemt nekādus jaunus studentus, jo tiešām ir tas laika trūkums un jau kaut kādu spēku trūkums, bet principā es varu teikt, ka katru gadu bija 3-4 cilvēki noteikti. Jā, tas ir patiesībā diezgan daudz, jo tā nav tāda vispopulārākā valoda.
Jā, un tie cilvēki, viņi vienmēr to uztvera ļoti nopietni, un tas nozīmē, ka tie 3 vai 4 vai 5 cilvēki, ka viņi mācīs veselu gadu, kas arī ir rētums. Jo parasti ir tā, ka cilvēks, viņš iedomājas, ka viņš vēlas apgūt kādu svešu valodu, viņam sākumā tā it kā, viņam liekas, ka viņš var izdarīt visu, bet, es domāju, ka tu arī zini, ka pēc tur 3, 4, 5 lekcijām tās entuziasms kaut kur pazūd. Jā, bet šie cilvēki tiešām bija ļoti motivēti, un tas nozīmē, ka man tie studenti bija tiešām veselu gadu. Brīnišķīgi. Klau, vai tu arī tulko no čehu valodas? Jā, es tulkoju no čehu valodas. Es netulkoju daļu literatūru, bet es tulkoju visādus tādus dokumentus, tehniska tulkošana, teiksim tā. Bet es pārsvarā tagad ir, ka es tulkoju pārsvarā tikai rakstiski, jo atkal mutiski tulkošanai man nepietiek laiks, jā, un arī varbūt tāda mobilitāte man šobrīd ir tā, teiksim, tā aprobežota drusciņi ar ģimenes apstākļiem un tā, bet, tā. Tā kā pārsvarā, jā, es tulkoju, bet rakstiski. Un cik lūdzu, vai tu arī no slovāku valodas tulko, vai tu proti slovāku valodu? Ar slovāku valodu ir tā, ka es to ļoti labi saprotu, tāpēc, ka es zinu čehu valodu, tā kā, jā, es tulkoju rakstiski no slovāku valodas, varu arī tulkot mutiski, un man vispār nav nekādu problēmu saprast slovākus, bet pati es slovāku valodu nerunāju. Es ar visiem slovākiem runāju arī čehiski. Un viņi arī saprot, vai ne? Saprot, jā. Un es zinu, ka arī Latvijas universitātē vadīja bohēmistikas un polonistikas centru. Un man liekas, būtu labi izstāstīt klausītājiem, ar ko tad bohēmistika atšķiras no bohēmas, piemēram. Kas tad tā ir bohēmistika? Bohēmistika. Vispirms tāds neliels precizējums, es nevadu šo centru. Centru vada mūsu nodaļas, slavistikas nodaļas profesors Igors Koškins, tā kā es tur esmu vairāk kā sekretāri, izpildu tādus pienākumus. Un tad bohēmistika no bohēmas, jā, protams, atšķiras, bet te ir radniecīgi vārdi. Jā, būs laiks, mēs varam arī to apspriest. Izstāsti, jā, noteikti izstāsti. Vienkārši vecais Čehijas nosaukums ir Bohēmija, kas ir palikusi, šis nosaukums ir palikusi arī, piemēram, Bohēmijas stikla nosaukuma, jā, vai arī Bohēmijas kristāls, kaut kādas tādas lietas, jā. Un tad vienkārši, es nezinu, vai tā arī bija, bet vismaz es lasīju, ka pirmie svieši cilvēki no Čehijas, kas bija atbraukuši uz Franciju, bija tieši no šīs zemes, no Bohēmijas. Iespējams, ka te bija Romu tautas cilvēki, jā, un vienkārši, kad viņam prasīja, no kurienes viņi ir, tad viņi atbildēja, ka ir no Bohēmijas, jā, un tā kā Romu cilvēkiem ir tāds dzīvesveids, teiksim, jautraks nekā citam tautam, tad arī pārnestē nozīmē vēlāk sāka šo vārdu lietot arī apzīmējot tos cilvēkus, kuriem tas dzīvesveids ir brīvāks, jautrāks nekā pārējiem cilvēkiem. Tā saikne ir. Es nekad nebiju dzirdējusi šo etimoloģiju. Ļoti interesanti. Tātad bohēmistika pēta čehu valodu, čehu literatūru, čehu kultūru. Čehu valodu. Jā. Un polonistika? Jā, viss, kas ir saistīts. Jā, viss. Un polonistika attiecīgi poļu valodu. Jā. Poļu valoda. Tātad tevi kā čehu valodas speciālisti, kā valodnieci, vai tevi var dēvēt latviešu valodā par bohēmisti, vai tas ir pieņemts? Ano, jā. 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 Mums vairāk, es tā skatījos, ka tur, kur mani ieraksta, bohēmista neraksta, es vēl nekur neredzēju, bet parasti raksta valodniece, komats čehu valodā. Tā esmu redzējusi. Jā, ja piemēram čehu valodā šis termins ļoti izplatīts, tāpat kā piemēram letonists, cilvēks, kas pēta latviešu valodu, bohēmists, kas pēta čehu valodu, tur ļoti šie ietilpīgie termini ir izplatīti. Es mēģināju Googlā pameklēt arī šo latvisko bohēmiste, kā valodnieks ar konkrētu specializācijas arī neatradu nevienam šo terminu. Jā. Un tas nav vienīgais tavs darbs un nodarbošanās, kas ir saistīta ar čehu valodu. Tu arī strādā Čehijas Republikas vēstniecībā Rīgā. Ko tu tur dari?
Tad, kad es tur atnācu strādāt, es biju domājusi, ka es strādāšu tikai par tulkotāju, bet es domāju, ka jebkuras vēstniecības darbām īpatnība ir tāda, ka tu nevari tur darīt kaut ko vienu, jo tas ir tāds liels kolektīvs, un visi dara, visi strādā kā viena komanda, un visi dara visu, ko var, izdarīt tās zemes labā, ja? Respektīvi tās zemes, kuru pārstāv konkrēta vēstniecība. Un attiecīgi arī es ne tikai tulkoju, bet es arī organizēju kultūras pasākumus un, sastopu viesus, sarunājos ar visiem. Tā ka es teiktu, ka šis darbs no vienas puses ir organizatorisks darbs, un no citas puses noteikti ir saistīts ar kultūru, ir saistīts ar cilvēkiem, ar komunikāciju visvairāk. Jā. Un, manuprāt, Čehijas vēstniecība ir viena no aktīvākajām vēstniecībām tieši kultūras pasākumu organizēšanā. Izstādes, kinofilmas, visu laiku ir kāda iespēja jebkuram interesantam bez maksas apmeklēt kādu kultūras notikumu. Jā, tev ir taisnība, jā. Ļoti aktīva vēstniecība, jā. Un cerams, ka drīz atkal tas viss atsāksies un būs iespēja piekļūt šiem pasākumiem. Jā, mēs arī ļoti uz šo ceram. Diemžēl šogad mēs atcelam visu, kas bija ieplānots, un ieplānots bija daudz, un bija ļoti interesanti pasākumi tiešām. Un, tiešām es pagājušajā nedēļā rakstīju sadarbības partneriem par to, ka mēs diemžēl atcelam, un tiešām gandrīz sirds sāpēja, jo es ar šo pasākumu organizēšanu nodarbojos jau kopš pagājušā gada, un tagad vienkārši man pašai jāatzīst, ka viss šis darbs bija, nevis tā kā nekur neaizies, jā, bet, nācas atlikt to visu. Jā, tas noteikti ir sāpīgi. Arī tavs promocijas darbs, jeb doktora darbs, bija par čehu valodu, saistīts ar čehu valodu, un tā nosaukums ir līdera portreta radīšanas modelis latviešu un čehu politiskajā diskursā. Ļoti skaisti, ka tu to izlasīji, jo es nekad to no galvas neatceros. Sāksim varbūt ar tādiem pamatiem, kāpēc šāda tēmas izvēle, ko tu pētīji? Atkal tas bija kaut kāda nejaušība un kaut kādi tādi, es nezinu, dzīves. Vienkārši, kad es rakstīju maģistra darbu, tas arī bija saistīts ar politisku diskursu, un man liekas, ka politiskais diskurs vienkārši visvairāk, vispilgtāk atspoguļo to, kas notiek konkrētajā tauta, konkrētajā zeme, jā, un vienkārši caur šo politisku diskursu. Es nevaru pateikt, ka es kaut kā ļoti īpaši interesējos ar politiku, un mans darbs arī nav saistīts ar politiku vispār. Tas ir tiešām valodniecības darbs, kur politiskie teksti ir ņemti kā analīzes piemēri, jā, ka vienkārši, ka es analizēju politiskus tekstus un izdaru kaut kādus secinājumus, kas vispār nav īpaši saistīti ar politiku, drīzāk ar to, ka katra politiķa domas vai idejas vai pat nacionālas idejas atspoguļojas šajos tekstos. Un arī pie šī darba es arī gāju ļoti ilgi, jo man kopš maģistra darba aizstāvēšanas līdz promocijas, līdz es aizstājos doktorantūrā, man liekas, ka pagāja varbūt 8 gadi, diezgan tā. Jā, kaut kā tā. Kas ir politiskais diskurs? Varbūt izstāstīsim tiem, kuri nav pazīstami ar šo terminu. Kas tas ir? Tās ir politiķu runas? Par ko ir stāsts? Ziniet, es jau kad izvēlējos tieši šo terminu lietot, jau tajos laikos visi runāja par to, ka šim terminam ir tāds drusku zinātniskais nogurums, jo visi to lieto, un, diemžēl, tā viennozīmīgi pateikt, kas ir politiskais diskurs, nevar neviens zinātnieks, jā, neviens valodnieks, jo visi ļoti, ļoti atšķiras tās pieejas, jā, piemēram, amerikāņu pieeja un Krievijas politiska diskursa pētīšanas tradīcijas. Bet, tā īsumā es varētu pateikt, ka tas ir tāds tekstu kopums, ideju kopums, kas tiek atspoguļots tajos tekstos. Un, protams, ka tie ir teksti, kas ir saistīti ar politiku, tas nozīmē, ka tas ir
teksti, kas ir rakstīti politiskajā valodā, un šos visus tekstus vieno tas, ka viņi ir rakstīti. Tad, ja mēs runājam par latviešu politisku diskursu, tad viņi visi ir rakstīti latviešu valodā, un visi šie teksti, viss tas tekstu korpus, tekstu tāds kompleks, ka viņš no vienas puses sastāv pats no sevis, ka viņš ir iepriekšējo tekstu tāds kā konteksts, jā, bet no citas puses viss šis tekstu kompleks rāda arī jaunus tekstus, arī tā politiskā diskursa iekšā. Tā ka tā ir tāda kaut kāda, kā viena krievu zinātniece Arutjunova, viņa teica, ka tas ir runa egremdēta dzīve. Tā poetiski, ja mēs teiksim. Jā, un tu pētīji tieši līdera portretu. Tas nozīmē, ka tu apskatīji valstu vadītājus Čehijā un Latvijā? Nē, man nebija. Es varu vienkārši nosaukt konkrētus vārdus, kas man galā sanāca. Ja? Respektīvi, visa darba es pieminu diezgan daudzus politiskus līderus, bet pata analīze es izvēlējos vienkārši 3 politiķus no Latvijas un 3 politiķus no Čehijas. Un tad no Latvijas man ir Ivars Godmanis, teiksim, tāds vecākas politiķu paudzes pārstāvis, tad pēc tam man ir Laimdota Straujumā, dēļ tā, ka es vēlējos parādīt arī kādu sievieti politikā, un vienkārši par vairu Vīķa Freibergu bija jau tik daudz sarakstīts, kā vienkārši es izvēlējos citu politiķi. Un tad no jaunākiem, aktīvākiem politiķiem es izvēlējos Valdi Dombrovsku. Valdi Dombrovski. Un tad no Čehiem man ir arī atkal tas pats, jā, no vecākas paudzes bija Karls Švarcenbergs, tad sieviete man ir Miroslava Ņemcova, un no tiem jaunākiem bija Bohuslavs Sobotka. Un cik lūdzu, kādi secinājumi? Dažos teikumos, ja tev vajadzētu pateikt. Secinājumi ir tādi, ka, es negribu pateikt vecāks, es labāk teiktu, jo pieredzējis ir politiķis, jo vairāk viņš runā tieši ar auditoriju, jo vairāk viņš lieto, piemēram, vietnieku vārdu mēs, jo vairāk viņš mēģina kā savu adresātu redzēt tieši to savu tautu. Un, ja mēs runājam, piemēram, Valdim Dombrovskim sākuma bija tā, ka viņš izvairījās no vietnieku vārda mēs izmantošanas, bet jo tālāk, jo vairāk viņš to izmantoja, vienkārši var redzēt, ka sākuma politiķis it kā distancējas no tautas, bet pēc tam, jo vairāk aiziet laika, jo vairāk viņi saprot, ka varbūt efektīvāk ir tiešām iekļauties šajā, teiksim tā, komunikācijas sabiedrība. Un ar sievietēm bija tā interesanti. Vienkārši Čehu politikas tāda īpatnība ir, ka viņam ļoti maz sieviešu politika ir. Un ja mums bija prezidente, ja mums bija ministru prezidente sieviete, tad viņi vispār nevar ne ar ko tādu liepoties, un viņam pat ir dažas ministries, kur nebija nevienas ministres sievietes. Tā kā ir pat daži socioloģiski pētījumi, kur ir secināts, ka sieviešu īpatsvars politikā Čehija ir gandrīz vismazākais no visiem Eiropas valstīm. Ļoti interesanti. Arī nebija nekad par to tā aizdomājusies, bet tu tā saki, tiešām tā ir. Tavs promocijas... Jo mēs, piemēram, ja mēs paskatīsim... Saki. Nē, tas nav nekas svarīgs. Ne. Tavs promocijas darbs tapa latviski. Un nav noslēpums, ka zinātniskajā valodā ir grūti rakstīt arī tad, ja valoda ir dzimtā valoda. Un tava dzimtā valoda ir krievu valodā, tāpēc es īpaši abrīnoju to, ka viss tavs promocijas darbs un process bija latviešu valodā. Kā tev veicās, vai bija kādas grūtības, vai nācās kaut ko papildus apgūt tieši zinātniskajā valodā? Man bija ļoti grūti paša sākumā. Tad, kad es sāku
Nevis sākumā mācīties doktorantūrā, jo līdz tam, kad tu iestājies doktorantūrā, vēl ir diezgan tas ilgs sagatavošanās process, kad tev pašam jāizdomā tēmu, tev jāizdomā, par ko tu rakstīsi, kaut kā jāpamato to, jo, kad tu meklēsi sev zinātnisko vadītāju, tev būs jārunā par savu tēmu, tev būs jāstāstā par savu koncepciju, un respektīvi sanāk tā, ka tev vispirms pašam ļoti labi jāsaprot, par ko tu rakstīsi, kā tu rakstīsi. Un tajos laikos bija tā, ka man nebija neviena raksta, nekas vispār, kas būtu rakstīts latviski. Es mācījos universitātes slavistikas nodaļā, un mums bakalaura un maģistra darbs ir krievu valoda. Jā, saskaņā ar noteikumiem mēs mācāmies krievu valoda un rakstam arī zinātniskus tekstus krievu valoda. Jā, tādas ir programmas prasības. Tas nav atkarīgs no mums. Un tas nozīmē, ka, kad es sagatavoju savu darba aprakstu, kad es atnācu, es tagad domāju, kā vispār es uzdrošinājos, bet es uzrakstīju Inai Druvietei. Tagad, es nezinu, man pat tagad ir bailes, ka es to kaut ko tādu izdarīju, ka es uzrakstīju Inai Druvietei, ka es gribētu pie jums rakstīt darbu, un man ir tāda un tāda koncepcija. Un kad viņa man atbildēja, jā, Nadežda, nāciet, un es atnācu uz Saimu, un tā vispār bija kaut kāda cita pasaulē. Un, jā, viņi bija ļoti interesanti, viņa ļoti tā labi uztvera gan tēmu, gan koncepciju, un kaut kā tā, sākas tas viss, ja? Bet man paša sākuma bija liels bailes no tā, ka, piemēram, man bija jau pirmajā kursā jāuzrakstā zinātnisko rakstu, kas būtu saistīts ar promocijas darba teoriju, un jālasā to konference, un es nekad nebiju to darījusi, un diezgan tā bija stresīgi, es atceros, jā. Vēl līdz šim laikam man ik pa reizam ir tāds šausmas miegs, ka es aizmirstu latviešu valodu, ka es kaut ko ne to pastāstīšu un tā. Un visvairāk es biju baidījusies no tā, ka man uzdos jautājumus, ka es kaut ko nesapratīšu vai nevarēšu atbildēt. Tiešām tas bija grūti, bet es liepojos ar to, ka es nebaidījos. Nevis ar to, ka man sanāca, bet ar to, ka es nebaidījos, ka es uzdrošinājos, ka es to izdarīju. Tas ir svarīgāks. Protams, ka es zinu, ka es runāju ar kļūdām, jā, un ka tā ir svešvaloda tomēr, jā, bet galvenais ir nebaidīties un darīt kaut ko. Un es arī lepojos, ka tu uzdrošinājies un ka tu nebaidījies, jo pirmām kārtām beigās tā par lielisks rezultāts, bet otrām kārtām tas ir arī lielisks paraugs citiem. Ja, to darīt, nebaidīties un uzdrošināties. Un zini, ar ko es vēl sastopos? Es sastopos ar to, ka cilvēki ļoti labi to uztver. Es tagad arī varu paslavēt visus cilvēkus, kas man bija līdzi, jo man visi ļoti palīdzēja. Man ļoti palīdzēja Ina, man palīdzēja visi kolēģi, kur es atbraucu kādas konferences, vienmēr bija visi ļoti laipns. Man uzdeva jautājumus, man palīdzēja, man komentēja. Un es nekad nebiju to uztverusi, kā man kāds gribētu nodarīt pārējai. Es nekad nebiju apvainojusies par to, ka man kāds labu kādas kļūdas, jo es vienmēr to uztveru, ka tiešām cilvēks vēlas man palīdzēt. Es vienmēr to uztveru kā palīdzību. Un kas attiecas ar to, tu jautāji par, kā es, teiksim tā, uzlaboju savas latviešu valodas zināšanas. Pirmkārt, es ļoti daudz lasu zinātnisko literatūru latviešu valodā. Es ļoti daudz skatījos vārnīcas, kā to un to pareizi pateikt. Man bija arī valodas konsultante, kura man palīdzēja ar kaut kādiem tādiem grūtākiem jautājumiem. Man ļoti palīdzēja Inna. Un, es nezinu, tiešām vienmēr un līdz šai dienai blakus ir ļoti daudz labu cilvēku, kolēģu, kas man palīdz. Un milzīgs paldies par to. Un tikai patiesībā jāpārvar bailes un nav jābaidās lūgt palīdzību. Ne? Jā, arī tā. Jā, protams, jā. Tu ļoti labi runā latviski un patiesībā tiešām tu esi brīnišķīgs paraugs jebkuram par to, kā valodu var iemācīties visos līmeņos, arī šajā visgrūtākajā zinātniskajā. Vai tu arī šobrīd ikdienā lasi latviski vai dari kaut ko, lai zināšanas pilnveidot? Jā,
protams, es ļoti daudz lasu latviski, un arī es sastapus, piemēram, ar tādām lietām, kā es pasniedzu tulkošanas teoriju un praksi, un ir, piemēram, brīnišķīgas Zaubergas grāmatas, mācību par tulkošanu, un es lasu, piemēram, to latviski, kaut es pēc tam to pasniedzu krieviski, bet es varu secināt, ka pagaidām man neizdevas atrast neko, kas būtu rakstīts krievu valodā un kas būtu tik augsta līmenī, piemēram, kas attiecas uz tulkošanas teoriju, ko es pēc tam varu pastāstīt studentam. Tā kā es pat varu pateikt, ka es izmantoju, piemēram, grāmatas latviešu valodā, lai pēc tam to pasniegtu krievu valodā. Jā, kompliments Ievai Zaubergai, tiešām. Jā. Parunājām par latviešu valodas ietekmi uz Latvijas krievu dzimto valodu. Jo vienmēr ir tā, ka valodnieki, jo īpaši runā par to, cik ļoti krievu valodu gadu desmitiem ir ietekmējusi latviešu valodu un visbiežāk negatīvi. Bet reti tiek apskatīta šīs miedarbības otra puse. Bet es, piemēram, esmu dzirdējis tāds brīnišķīgs piemērs, kā Latvijas krievu valodā ieviesušies vārdi kā paprika, tomāti, rabarber, vai šie saīsinājumi, vai ne šis PVN, vid, sija, tie netiek tulkot. Tu noteikti zini vēl citus piemērus. Kas tev nāk prātā? Cidonija, piemēram, jo krievu valoda šis vārds nav, tā ir kaut kāda japonskая aiva, kaut kas tāds, un mums ļoti daudz to cidoniju visur izmanto, un arī, kad man ir tie pirmas lekcijas tulkošanas teorija un praksē, es vienmēr jautāju studentam, kā jūs pārtulkosiet, piemēram, cidonija, piparkūkas, rabarbers, vēl, man arī tagad grūti uzreiz atcerēties to visu. Un viņi vienmēr atbild, kā cidonija, rabarbera, tā, kā ir, un viņi ļoti brīnās vienmēr, ka tomēr citas valodas šis vārds nepastāv, un kā būs jāmeklē tas tulkošanas kaut kāds variants pareizāks. Es esmu dzirdējis arī tādas frāzes, kā, piemēram, što pažalsta, kas latviešu valodā ir ko lūdzu? Jā. Vai, piemēram, šausmas, krievu valodā saka arī kādas šausmas, vai ne, ka to pārnes? Jā, principā es varu teikt, ka jo tālāk, jo vairāk ir tie, teiksim, tie kalki no latviešu valodas, gan sintaktiskie kalki, gan arī, piemēram, tas vārdu, un noteikti tu zini arī par to, ka, piemēram, latviešu valodā mēs sākam sadarbības partneris vai darba kolēģis vai kaut kas tāds, un arī tās ietekmē ļoti krievu valodu, kas sāka runāt partneru по сотрудничеству, kas nav pareizi, vai arī kolēga по работе. Tādas kaut kādas lietas. Un arī, piemēram, latviešu valoda ir tā konstrukcija, kad ir divdabja konstrukcijas, kas varētu būt bez subjekta. Piemēram, atskaņot signālam, atkāpēties no durvīm, kas krievu valodā arī nedrīkst tā teikt. Прозвучав сигнал, отойдите от двери vai kaut kas tāds. Bet šīs konstrukcijas arī ļoti ietekmē jaunus cilvēkus, un viņi tā runa krieviski, bet tā ir rupja kļūda krievu valodā. Bet tas nozīmē, ka Latvijā runātā krievu valoda tiešām atšķiras no Krievijā runātās krievu valodas. Noteikti, jā. Gan arī izrunas ziņā. Kad mēs runājam, piemēram, kad mums ir kaut kādas konferences, un pie mums atbrauc viesi kolēģi no Krievijas vai Baltkrievijas, piemēram, viņi vienmēr atzīmē, ka mēs runājam citādi, ka mums arī fonētiski ir cita izruna. Pat man jau ir cita izruna. Mēs runājam mīkstāk, mums tas frāžu galot, nobeigumi ir drusku tādi citi, arī tā klusāk. Un, tā valoda jau, es domāju, ka diezgan krietni atšķiras no tās krievu valodas, kas ir Krievijā, piemēram, Tas nozīmē, ka tulkotājiem vajadzētu zināt, kur viņa teksts tiks izmantots Latvijā vai Krievijā, veicot tulkojumu krievu valodā. Noteikti. Es vienmēr prasu klientam, piemēram, tieši ar to cidoniju, es vienmēr prasu, kur jūs to izmantosiet. Tāpēc, ka ja jūs to izmantosiet pēc tam, teiksim, ja tas ir kaut kāds produkts, kuru plāno pārdot tikai Latvijā, un viņi vēlas tur pievienot produktu aprakstu krieviski, nav jēgas tur rakstīt kaut kādu japonsko aivu, neviens nesapratīs, ar ko šis cepumi ir, piemēram, un tad noteikti, es tad rakstu ar cidoniem vienkārši ar krievu burtiem.
tas sanāk, ka transkribēju šo vārdu tikai, nevis tulkoju. Jā, un jūs arī par to runājat arī ar studentiem, vai ne? Tu teici tulkošanas teorijas lekcijās. Jā, es pievērsu viņu uzmanību uz šim faktam, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tas ir lokalizācijas jautājums. Tas ir ļoti svarīgi apzināties, kur tiks izmantots tās tulkojums un kas to izmantos. Tu pasniedz universitātē diezgan daudz kursu. Es nesaskaitīju kopā, bet tur ir pāri 10 studiju kursiem, cik es saprotu. Jā. Tātad no 2008. gada, kad tu sāki ar čehu valodas docēšanu, tagad jau tu esi docente Humanitāro zinātņu fakultātē un māci gan, es tagad skatos, gan mūsdienu krievu valodas vārdarināšanu, gan ievadu slāvu filoloģijā, gan tulkošanas teoriju, ievadu bohēmistikā un polonistikā un vēl daudzus citus. Jā, tā ir. Mans, teiksim tā, profesionālis kurs, protams, ir čehu valoda, jā, tas, kas ir mana sirdslieta un tas, ko es domāju, tas kurs, kuram esmu sagatavota vislabāk, jā. Bet daži kursi man vienkārši tiek atdoti no citiem pasniedzējiem, piemēram, kā vārdarināšana. Šo kursu vienkārši mēs sadalījām. Leksikoloģija mums tagad ir atsevišķi un vārdarināšana ir atsevišķi, jā. Un vienkārši tā bija, ka nebija kam lāsīt, un es paņemu šo kursu, bet ir arī kursi, ar kuriem es tiešām liepojos, kurus es izstrādāju pati un kuri līdz es atnāku strādāt universitāti, nepastāvēja vispār. Un tāds kurs ir, piemēram, tulkošanas teorija un prakse, tāds kurs ir tulkošanas praktikums slavu valodas, tā ir, piemēram, plašsaziņu līdzekļu analīze slavu valodas, tas ir ievads bohēmistika un polonistika, respektīvi ļoti daudz kursu, kas ir saistīti ar slavistiku, to es izveidoju pati, esmu šo kursu autore un ar to es tiešām liepos, un es zinu, ka tas ir ļoti noderīgi, jo studenti arī stāsta par to, ka agrāk čehu valoda bija tāda, kā zini, vienatne tāda kaut kā. Viņi mācījās kā praktisko valodu un viss, bet tagad viņam ir iespēja saņemt arī tās zināšanas ārpus praktiskas valodas. Viņi saprot, kur ir tas čehu valodas vieta slavu valodu kopumā, jā, kur ir tā saikne ar slavistiku vispār, un viņam arī kaut kādas jaunas praktiskas iemaiņas, ka viņi prot analizēt, piemēram, tos pašus plašsaziņas līdzekļus, vai arī viņi prot iztulkot kaut ko, teiksim, tādas kaut kādas lietas. Jā, tātad gan teorētiskā, gan praktiskā skatījumā ir tāds lielāks sistemātiskums šobrīd šajos slāvistikas kursos. Bet kuras slāvu valodas šobrīd vispār var iemācīties Humanitāro zinātņu fakultātē? Diemžēl situācija nav mainījusies, un es domāju, ka arī nemainīsies. Mums paliek tā krievu valoda kā pamatvaloda, jā, respektīvi arī visas programmas nosaukums ir krievu valodas, krievu filoloģija, jā, un tad studentiem ir iespēja sākot no pirmā kursa otrā semestra izvēlēties vai čehu vai poļu valodu, respektīvi katru gadu tas mainās. Vienu gadu var izvēlēties čehu valodu un otru gadu tad poļu valodu. Tā kā, respektīvi, 3 slāvu valodas, krievu, čehu un poļu. Sakot, vai čehu valoda ir populāra, studenti labprāt to mācās? Tu zini, tas, es teiktu tā, jā, viņiem patīk, viņi to neuztver kā tādas akademiskas mācības, viņiem drīzāk tas ir tādas jautras stundas, viņiem patīk, ka mēs varam komunicēt par jebko, respektīvi galvenis, lai tas būtu čehiski, jā, tad viņi var stāstīt par savu dzīvi, par saviem interesēm un tā, un principā viņi taču neizvēlas šo valodu, tā, teiksim, tā godīgi sākot, jā, viņi vienkārši izvēlas, kas viņi būs pēc savas profesionālas orientācijas, vai viņi būs valodnieki vai literatūras zinātnieki, un tad visiem valodniekiem vienkārši ir iespēja mācīties vēl kādu citu valodu, bet noteikti vienmēr viņus priecē tas fakts, ka viņi var apgūt vēl kaut ko ārpus krievu valodas. Un tu pa šiem gadiem, cik jau mums iznāk 14 gadu kopš tu māci čehu valodu, sakot, vai tev nāk prātā kāds interesants piemērs, kur studenti, kuri apguva čehu valodu, pēc tam atrada tāds ļoti interesantus vai neparastas darba vietas tieši saistībā ar čehu valodu? Varbūt aizbrauc uz Čehiju?
Jā, ir studenti, kuri aizbrauca uz Čehiju. Piemēram, man bija tāds students Antons, tu noteikti viņu arī pazīsti, bet viņš pie mums pabeidza to krievu filoloģiju, bet viņš tagad strādā Čehijā, Prāga par galveno grāmatvēdi. Tā kā viņš izvēlējās. Sāk ar slāvu filoloģiju un tagad galvenais grāmatvedis. Jā. Un, tu man arī vienmēr esi spilgts piemērs tam, kā var pielietot savas čehu valodas zināšanas. Arī no filoloģijas līdz uzņēmēji. Jā, patiesībā tieši tā, valodas zināšanas bieži vien ir tāds labs instruments, labs rīks, ko var izmantot jebkurā jomā. Cik es saprotu, mūsu laikā tā bija īpašs apmaiņas līgums starp divām universitātēm. Šobrīd tās ir Erasmus un citas iespējas. Ir daudz iespēju braukt un mācīties čehu valodu studentiem tieši. Jā, pirmkārt, viņi var izvēlēties braukt ar Erasmus programmu, ko viņi arī dara diezgan bieži. Un mums ir noslēgti līgumi ar Karļa universitāti un ar Masarika universitāti Brno. Tā kā ir iespējas braukt uz Prāgu vai uz Brno Erasmus līguma pamatā. Pēc tam katru gadu ir valodas kursu, vasaras skolas valodu kursu piedāvājums. Tur vienmēr ir 2 vietas Prāga un viena vieta Pulzeņā. Un vēl katru gadu ir 20 stipendijas. Katra stipendija ilgst 1 mēnesi, respektīvi vai var braukt, piemēram, 10 studenti uz 2 mēnešiem vai 4 studenti uz 5 mēnešiem, kaut kā tā. Ja? Un tad šo stipendiju var izvēlēt, students pats izvēlēs, kur viņš vēlas braukt, uz kuru universitāti mācīties, uz kuru pilsētu viņš grib braukt. Ja? Tad viņš vienkārši tā anketā ieraksta, kur viņš vēlas mācīties. Tā kā to iespēju ir diezgan daudz. Un tas ir visu līmeņu studijām, gan bakalaura, gan maģistra, gan doktorantūrai šīs stipendijas? Jā. Šo var izmantot, jā. Man liekas, ka tie vasaras kursi vispār nav saistīti ar studentiem. Tur var braukt jebkurš cilvēks, kuram ir interese pret čehu valodu. Respektīvi, to var izmantot gan studenti, gan pētnieki, gan pasniedzēji, jā, gan darbinieki, visi. Jā. Tās iespējas tiešām fantastiskas. Tu pirms sarunas minēji, ka tagad tev ir novērojams, ka studenti brauc retāk un mazāk. Kāpēc tā? Jā, tā ir. Nezinu, es arī sarunājos par to ar saviem čehu kolēģiem, un mums tā kaut kā ir tāds iespējas, ka no vienas puses studentiem tagad pārāk daudz piedāvā. Respektīvi, mūsu laikos, kad mēs braucam, tas piedāvājums bija ļoti šaurs, un mums bija konkurss starp visiem studentiem. Es atceros, ka skaitīja to kopējo atzīmi, ja, kas mums sanāk, ja, un tikai tie, kam ir augstākais balss, vispār varēja iesniegt savus dokumentus. Bet šobrīd konkurences nav. Piedāvājums ir ļoti plašs, un vienkārši studentiem liekas, ka tās būs vienmēr. Un ja viņi pat šogad nebrauks, tad viņi var braukt pēc tam vēl, es nezinu, pēc 5 gadiem, piemēram. Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, ka viņi tagad ir, man liekas, ka viņus tagad interesē tikai tādas lietas, kuras sniedz kaut kādu aizmirsu vārdu. Respektīvi, viņam gribas kaut ko saņemt uzreiz. Respektīvi, tūlītēju ieguvumu, ja? Jā, kaut kādu tūlītēju ieguvumu. Viņi nedomā par to, kā tas viņam varētu palīdzēt perspektīva kaut kur tālu. Tas ir pārāk tālu. Viņam gribas iegūt kaut ko uzreiz. Un kaut ko uzreiz viņi saprot tā, kāda konkrēta atzīme par kādu konkrētu kursu un tā. Bet braukt un mācīties kaut kādu valodu vienkārši dēļ tā, lai mācītos, viņi to tagad, diemžēl, kaut kā nevērtē. Un arī man liekas, ka viņam negribas pamest studijas, piemēram, jo pēc tam būs jāraksta pasniedzējiem, jāsarunājas par to, kā viņi var atstrādāt šis visas lekcijas, ko viņi palaida, ja? Un viņam negribas vienkārši to darīt. Jā, tad sanāk, ka tas ir tāds īstermiņā sarežģītāk, un tad tie ilgtermiņa iegūmi varbūt aizmirstas. Jā. Bet ilgtermiņa iegūmi noteikti ir mūsu jau pieminētie piemēri, ka
valodas zināšanas var palīdzēt karjeras attīstībā, vai arī, ja strādā par tulkotāju, katra jauna valoda patiesībā padara tevi konkurētspējīgāku un ļauj labāk arī nopelnīt. Jā. Tā ir. Nu, Klau, tev ir tulkošanas darbs, tev ir darbs vēstniecībā, tev ir akadēmiskais darbs. Kā ir ar pētniecisko darbu? Vai šobrīd kaut kas top, kaut ko tu pēti, vai ir varbūt kādas nākotnes ieceras tieši pētnieciskajā jomā? Ir tā, ka es pagaidām nolēmu pabeigt ar to politisku diskursu, jo nav tā, ka apnika, bet es teiktu, ka esmu nogurusi no tiem tekstiem, es nogurusi no tās analīzes, un vēl pie tā es lasu studentiem arī politisko lingvistiku, tā kā es it kā dalēji ar to arī nodarbojos turpmāk, tālāk, un turpmāk nākotnē man gribētos kaut kā vairāk pievērsties valodas ainas pētījumiem, jo ir ļoti interesanti salīdzināt, piemēram, man gribētos paskatīties uz čehu valodas ainu, uz latviešu valodas ainu, krievu valodas ainu un kaut kā to visu salīdzināt. Esmu jau iesakusi to darīt, es pēdējo pagājušā gada man bija divi referāti par koloratīviem, kas ir krāsu nosaukumi. Es salīdzināju koloratīvus krievu, latviešu un čehu valodā, un tur jau ir diezgan tā interesanta informācija man ir apkopota. Un arī man gribētos tagad paskatīties, piemēram, uz čehu valodas, kā svešvalodas mācību grāmatām, kā tur atspoguļojas tā valodas aina, un varbūt salīdzināt arī ar krievu vai ar latviešu, bet tas jau ir tāds apjomīgāks pētījums, un tas arī aizņems vairāk laika. Šobrīd zini, kas man gribas visvairāk, lai man kādu dienu būtu sajūta, ka man šobrīd viss ir pabeigts, un es varēšu iesākt kaut ko jaunu no nulles, bet, diemžēl, es nezinu, es to sajūtu gaidu jau kādus 15 gadus, un laikam nekad tas neatnāks. Jā, Rīga nekad nebūs gatava. Tādiem darbīgiem, enerģiskiem cilvēkiem kā tev vienmēr kaut kas būs procesā, un nebūs tā, ka viss būs pabeigts, un tagad sākam no tukšas lapas. Jā. Es vēl atceros par to, ka man ļoti, ļoti gribētos uzrakstīt čehu valodas gramatiku latviski, jo tālāk, jo vairāk jūtu, ka ir nepieciešams kaut kas tāds palīdzeklis studentiem, kuri var paņemt to rokas un mājās arī apskatīties, izlasīt kaut ko, jo mums šobrīd viss ir vai nu čehiski, vai nu krieviski, vai nu angliski, piemēram, jā, bet tiešām studenti ir no Latvijas, un viņam ir, teiksim, arī tāds savs kaut kāds skatījums uz pasauli, un gribas vienkārši viņam piedāvāt kaut ko, kas būtu tāpusi jau Latvijā. Jā, un es ceru, ka šo projektu mums izdosies īstenot, jo, manuprāt, tiešām ir vērtīgi, ka gramatikas materiāli ir pieejami latviešu valodā, un kur tieši var apskatīt arī abu valodu līdzības, jo šo līdzību ir diezgan daudz, un tādā sastatāmi var arī to tā interesantā veidā aplūkot. Es atceros, ka tad, kad es mācījos čehu valodu, man likās, ka man ir viegli, jo gramatiskā sistēma ir līdzīga kā latviešu valodā ar visiem locījumiem un konjugācijām, un savukārt leksiskā sistēma ir līdzīga krievu valodai. Daudzi vārdi ir līdzīgi. Tā kā fonētiski ir viegli, jo izruna ir kā latviešu valodā un tā tālāk. Bija daudz tādas sastatāmi elementi, kas palīdzēja valodas apguvē. Jā, tev taisnība. Es arī, kad mācu čehu valodu, es vienmēr pievērsu uzmanību, ka, piemēram, latviešu valoda ir diezgan daudz tādu parādību valodniecisku, kas arī ļoti palīdz studentiem, bet, protams, ka viņam arī dažreiz jāparādā to, lai viņi saprostu, ka tas ir līdzīgi kā latviešu valoda, un tad viņam uzreiz vieglāk ir mācīties. Jā. Ko tu dari tad, kad ir kāds maziņš brīdis brīvā laika, kad tu nepēti, kad tu nemāci, kad tu netulko, kad tu neorganizē kultūras pasākumus? Ko tu dari brīvajā laikā? Es cenšos vairāk pastaigāties ar bērniem. Pirmkārt, man patīk gatavot, es meklēju kaut kādus interesantus receptus,
ko var pagatavot. Piemēram, man ir grāmata, kas arī ir latviešu valoda. Tur ir, man liekas, es aizmirstu to nosaukumu, 100 tortes un viens vecs, te kaut kas tāds, jā, un tur vienkārši ir 100 tortes, 100 toršu recepti, kas man arī gribētu to visu pagatavot, bet, es tagad vēl esmu tikai 13. recepte, man liekas. Un vēl man patīk izšūt, man patīk ādīt, kaut kādi rokdarbi, jo tad, kad es kaut ko daru ar rokām, tad man vienkārši tā galva tā drusku atpušas arī, jo principā man visi darbi, kas man ir, visi ir saistīti ar domāšanu, ar rakstīšanu, tādas diezgan lielas kognitīvas piepūles, un reizēm tas ir tiešām tā sarežģīti. Un galā tai tortei un tai šallei var redzēt tās beigas. Tu vari jā. Jā, tieši tā. Kas ir svarīgi. Naģi, paldies, ka piekriti sarunai un dalījies savā stāstā, savos novērojumos, savos ieteikumos. Šodien runājām ar valodnieci Naģeždu Kopulovecu. Runājām par čehu valodu, politisko diskursu, politisko valodu, krievu valodu Latvijā un citiem ar valodu saistītiem jautājumiem. Raidījuma piezīmēs atradīsiet īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī noderīgu informāciju un saites. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākamajās pieturzīmēs. Papildu informāciju par pieturzīmēm un nākamajiem raidījumiem meklējiet mūsu Facebook lapā Pieturzīmes. Priecāsimies, ja dalīsieties ar šo raidījumu un novērtēsiet to.